Pareģojums par kosmisko ēru. Ļoti sen, pirms daudziem tūkstošiem gadu, cilvēcei tika pareģota gaiša nākotne. Tika aprakstīts tas, kāds būs spīdekļu stāvoklis, kad sāksies šis dižais laikmets. Tika dotas zīmes, pēc kurām noteikt mūsu planētas kosmiskās ēras sākumu. Un lūk, šis laiks ir pienācis. Visi kosmiskie termiņi, visi spīdekļu stāvokļi norāda uz lielā cikla sākumu. Un zīmes ir izkaisītas kā graudi pa planētu. Tuvojas Lucifera valdīšanas gals. Ugunīgās enerģijas noliktajā laikā sasniegs Zemi. Tuvojas Maitrejas laikmets. Tiesa, norises sīvs Armagedons un notiek nepieredzētas briesmu lietas, taču sagraušanas un pārkārtošanas stundā pie apvāršņa spīd jaunā rītausma, kad vecie jēdzieni dziest, iedegas uguņu rītausma. Starp ērkšķiem spēkā pieņemas gaišā evolūcija, pienācis laiks, kad cilvēks tuvojas savai sestajai pilnveidošanās kārtai. Dzimst jauna rase. Pirms jaunās rases uznākšanas grūst vecie pamati. Uz vecās pasaules drupām aug jauna evolūcija. Vai tiešām cilvēki neredz, cik daudz jauna ienāk dzīvē? Tā uguns laikmets noslēdz Kalijugu. Tā šauru apvārsni nomaina diženas laiks. Jaunā pasaule nāk. Jauni spēki ceļ labāku nākotni, pat viskaistākā pagātne nespēja līdzināties nākotnes iespējamībām. Ugunīgajam laikmetam ir jāpārveido planētas seja, kad saņemti brīdinājumi ir vieglāk atšķirt notikumus. Arī senie gaišreģi zināja daudzas nomaiņas, kas tagad ir skaidrs vēsturniekiem, taču laika biedri visus tālredzīgos prata vienīgi ar akmeņiem nomētāt. Cilvēcei lemta liela skaista nākotne, bet vai tā iestāsies, tas atkarīgs no cilvēkiem pašiem. Visdažādākās iespējamības klauvē pie cilvēces durvīm, taču izvēle vienmēr ir brīva. Izvēle vienmēr ir cilvēces rokās. Gaisma vai tumsa, celšana vai sagraušana, to izlems cilvēce pati. Brīvā griba savā neprātā var atraidīt lemto laimi. Cilvēcei nepatīk skatīties nākamības tālēs. Apziņa kārpās tiešā tuvuma putekļos. Kamēr cilvēce neiemācīsies skatīties tālē, cilvēku ciešanas nav iespējams mazināt. Tikai tad, kad eksistences jēga iegūs apliecinātu nozīmi, cilvēcei varēs dot izplatījuma uguni. Līdzsvars var vienīgi apstiprināties, kad brīvā griba izraudzīsies vispārējās labklājības ceļu. Tikai tad, kad uz planētas nostiprināsies hierarhijas princips, pienāks Satja Jugas laiks. Ar katru gadu gaismas spēku iedarbība pastiprināsies, taču jāpanāk, lai cilvēka gars prastu pieņemt sūtītās veltes. Nākamība cilvēcei nesīs lielus pārbaudījumus. Tikai atjauninot domāšanu, cilvēce var sasniegt jaunu planētas attīstības pakāpi. Sakarā ar nākamības apstākļu neparastumu nevarēs iet pa vecajiem ceļiem. Visbriesmīgāk ir, ja cilvēki tuvojas jaunajiem apstākļiem, saglabādami vecos paradumus. Kā ar viduslaiku atslēgu nevar atslēgt modernu slēdzeni, tā cilvēkiem ar veciem paradumiem nav iespējams atvērt durvis uz nākamību. Vienīgi aklais var domāt, ka rītdiena ir līdzīga vakardienai. Pasaulē rodas sajukums, tāpēc nepieciešams, lai tiktu meklēti jauni ceļi. Cilvēces tiekšanās pēc neparastā dos tai jaunā izpratni.
Allaž protiet atšķirt veco pasauli no jaunās. Vecā mājo visās pasaules daļās. Arī jaunā rodas visur, neatkarīgi no robežām un apstākļiem. Vecā un jaunā pasaule atšķiras nevis ārēji, bet pēc apziņas. Sarkanos karogus bieži paceļ vecās pasaules aizspriedumainās rokas. Bieži vientuļa pukst jaunās pasaules mirdzuma pilna sirds. Vecumam un apstākļiem nav nekādas nozīmes. Pasaule sevi nesaudzīgi sadala mūsu acu priekšā. Nemākulīgi, bet drosmīgi aug jaunā apziņa. Nīkst vecā doma, pieredze to neglābj. Nav tāda spēka, kas varētu aizturēt jaunās pasaules okeānu. Mums žēl, ka veltīgi tērē enerģiju apziņa, kas savu laiku pārdzīvojusi. Mēs uzsmaidām drosmīgajiem, kas apzinās tiesības paplašināt jaunos sasniegumus. Katra jaunās pasaules labā izdarītā kļūda pārvērtīsies drosmes ziedā. Katrs viltīgs mēģinājums balzamēt veco pasauli paliek kā šausmu sala. Var redzēt aizejošās pasaules neprāta zīmes un dzimstošās pasaules drosmi. Nāk jaunā pasaule, lai arī daudz, kas ir nesaprotams un sagrozīts, tomēr rodas jaunas iespējamības, kas ar laiku dos jaunu domāšanu un pasaules uzskatu. Jauna pastāvēšanas kritērija rašanās var glābt zemi. Mūsdienu austrumu agni jogas mācība izvirza jēdzienus, kas nepieciešami nākamajai evolūcijas pakāpei. Pirmais jēdziens – sadarbība jeb kooperācija. Otrais – sievietes pilntiesīgums. Trešais – psihiskās enerģijas izpēte. Ceturtais – domas nozīmes izpratne. Katra no šīm evolūcijas veltēm jāpieņem pilnā apmērā un neabstrakti. Ir nepieciešams precizēt sadarbības jēdzienu. Nekādi aprēķini nepalīdzēs to nostiprināt. Ja nebūs uzticības, sadarbība pārvērtīsies par indīgu skorpionu. Sadarbība kļūst par tādu kā dzīves zinātni. Taču, lai piešķirtu tai zinātnisku pamatojumu, nepieciešams to atzīt visā dzīvē. Sadarbība ir cilvēces harmonija. Sadarbība ir jāpieņem par esamības pamatu. Tikai visplašākajā kooperācijā var atrast pareizo valsts un tautas darba savstarpējo attiecību. Citādi postošie valsts parādi pieaugs. Kad sadarbība kļūs par radoša darba pamatu, kad sieviete ienāks dzīvē kā kultūras sargātāja, kad psihiskā enerģija ieņems pienācīgo stāvokli un kad cilvēce sapratīs radošās domas nozīmi, tad pārveidosies visa dzīve. Zināšanas un radošais darbs ieņems savu īsto vietu. Īsto vietu tajā nozīmē, ka sen aizgājušajos laikmetos var atrast zinātnes un mākslas izpratnes paraugus. Cildena ir svētītā Satja Juga. Kāds dižans jēdziens būs šīs dzīves šķīstīšanas un pārveidošanas pamatā? Protams, tas būs jēdziens, ko cilvēci apzīmējuši ar vārdu kultūra. Jauns laikmets veidojams tikai ar kultūras iezīmēm. Planētas pilnīga pārdzimšana iespējama tikai kultūras ceļā. Īsta evolūcija notiek tikai uz zinību un dailes pamatiem. Nekāda evolūcija nav iespējama bez kultūras uzkrājumiem. Cilvēce nevar zelt, neizejot kultūras diženumu. Nevar būt starptautiskas saskaņas un savstarpējas saprašanās bez kultūras. Tur, kur ir kultūra,
ir arī miers. Par mieru arī vajag nemitīgi atgādināt, lai pats vārds iet līdzi cilvēkiem visos ceļos. Tur, kur ir kultūra, tur pareizi tiek atrisinātas pat vissarežģītākās sociālās problēmas. Augstāku panacēju par kultūru cilvēce nav pazinusi un arī nekad neiepazīs, jo kultūra ir visu ugunīgās jaunradas panākumu kopums. Tādējādi kultūra tiks pasludināta par vienīgo pašaizsardzības līdzekli pret pagrimumu. Tieši tagad cilvēcei steigšus jāpievēršas kultūras apzināšanai. Zināšanas, zināšanas, zināšanas. Ja tikai cilvēki varētu padomāt par to, ka zināšanas ir glābiņš, tad nebūtu arī ciešana sūruma. Visas cilvēku nelaimes nāk no gara tumsības. Zināšanas, atkārtosim to vēlreiz, darīs galu cilvēces ciešanām. Plaša zināšanu izplatība var pārveidot pasauli. Zināšanas var darīt brīnumus, tāpēc teiksim, zināšanas pāri visam. Kā bites vāc medu, tā vāciet zināšanas. Tās jāvāc visās iespējamajās vietās. Līdz šim zināšanas tika norobežotas, un veselas zinību jomas bija aizliegtas, apšaubītas un novārtā pamestas. Cilvēkiem nebija vīrišķības pārvarēt aizspriedumus. Viņi aizmirsa, ka zinātniekiem pirmām kārtām jābūt atvērtiem pret visu esošo. Zinātniekiem nav aizliegtu jomu. Brālība māca, ka izzināšanai jābūt bez aizspriedumiem. Cilvēkiem jātiecas pēc neierobežotām zināšanām. Nevar pavēlēt nezināt, nevar atņemt cilvēkam tiesības pilnveidoties. Tāpēc neaizvērsim acis īstenības priekšā. Brīva domāšana izdaļos patiesās zināšanas. Ja ir stingra pārliecība, ka patiesība ir viena, tad nevar būt bažu, kā atradīsies kāda cita patiesība. Cilvēki runā par daudzām tiesībām. Vai gan nevajadzētu izkļūt no čaulas un tiekties pēc vienīgās patiesības? Vienkārša zināšanu apliecināšana ļaus izpausties pretrunām. Cilvēks, kas tiecas izzināt patiesību, iedziļināsies pašā galvenajā dzīves būtībā. Cilvēka patiesās zināšanas vienmēr saskanēs ar vienīgo patiesību. Visa cilvēces attīstība jāsalīdzina ar gaismas mācību un var priecāties, ka pasaules izpratne joprojām atbilst vienīgajai iespējamajai patiesībai. Bet, lai tā būtu, ir pastāvīgi jāsalīdzina pamati ar cilvēka rīcību. Protams, patiesa zinātne nevar atšķirties no nemainīgajiem likumiem. Tātad, izdarot jaunus pētījumus, pastāvīgi jāpatur prātā un sirdī pamata baušļus. Tie sniegs lielu prieku zinātniekiem, kas sevi neierobežo ar patību, bet godīgi pēta citu labā. Tāds zinātnieks sajutīs gaismas viļņus un vibrāciju vidū uztvers jaunās enerģijas. Vajag zinātniekiem pateikt, kā Einšteina teorija neapgāž Eiklīda likumus, bet ietver tos, kā trešā dimensija neapgāž Plaknes likumus, bet ir par tiem bezgala plašāka. Tā arī garīgo zināšanu likumi ir bez gala plašāki par jūsējiem, taču ietver tos. Un mēs gribam zinātnieku sasniegumus nevis apgāzt, bet gan paplašināt. Uz zemes tiek pamanīti daudzi tā saucamie fenomeni. Tiek atklātas neparastas cilvēku spējas, viņus sāk novērot. Taču, ja tiks ieviesti noliegumi un aizliegumi, tad tiks radīti šķēršļi evolūcijai.
Nepieciešams, lai zinātnieki parādītu plašas atdarināšanas cienīgu paraugu. Pilnīgi neiespējama ir evolūcija tur, kur cilvēki neatzīst bezrobežīgā izzināšanas iespēju. Zinātne necieš aizliegumus, aizspriedumus un mānticību. Zināšanas nedrīkst atcelt ne ar iekšēju, ne ar ārēju varu. Nevar aizliegt brīvu izzināšanu. Šāds aizliegums liecinās par garatumsību. Aizspriedumaina doma ir kā smaga nasta, kas lemto padara vēl grūtāku. Kas var iedomāties, cik sarežģītas ir plūstošas strāvas? Jūs zināt, kā tiek gatavota lielā nākotne, taču tā nevar būt primitīva un ir jāpierod pie uzaugumiem, kurus redzam mēs, bet ne visi. Zināšanas tik ļoti paplašinās, ka nepieciešama pastāvīga metožu atjaunināšana. Jaunais ir pats vecākais, un tāpēc nevajag baidīties no kaut kā neiespējama. Visu var iztēloties, jo viss pastāv, nav pieņemama gara nabadzība. Mūsu rakstītā zinātne ir tik jauna, ka tai nevar stāstīt par salīdzināmo metodi. Tā pastāv tikai nedaudzus gadsimtus, bet kur tad paliek desmitiem tūkstošu gadu? Mēs esam kļuvuši pārlieku lepni un aizmirsuši par visu, kas mums nav zināms. Kas uzdrīkstēsies spriest par to, ko nezina? Kas iedrošināsies apliecināt kaut kā nezināmu esamību vai neesamību? Saprātīgāk ir pieļaut, ka pastāv daudz kas cilvēkiem nezināms. Cilvēkiem jāatbrīvojas no augstprātīgas attieksmes pret visu, ko viņi nezina. Lai zinātnieki atrod sevī spēku un nenoliek to, kas viņiem šobrīd vēl nav zināms. Zinātnē ir izcināmā uzdevuma pamatā jābūt labvēlīgam pieļāvumam. Ir jāsaprot, ka zinātņu paplašināšanas pamatā ir pastāvīga apziņas paplašināšana. Ja zinātnieks nespēj tikt pāri vakardienas ierobežojumiem, tad viņam zinātnē nav ko darīt. Lai gūtu jaunus sasniegumus zinātnē, apstākļiem jābūt atbilstošiem nākotnes prasībām.